Rīgā notiek brīnumlietas ar pieturām, tām, kuras pa 20 štukām katra. Ceturtdien no rīta atnāca aplūkot jauno pieturvietu Džutas ielā. Nedaudz papuvusi, krāsa lobās un parūsējus, bet kopumā, ko var gribēt pa 20 štukām. Nākamajā dienā, piektdienas agrā rītā, vairs nebija pieturvietas, tikai caurumi zemē. Domāju, orkāns izrāvis. Sabēdājos, bet ne uz ilgu laiku. Pirmdien atkal pietura vietā. Šķība maķenīt, skrūves nav pievilktas, bet nu ir. Iedomājieties, kādi brīnumi Rīgā notiek. Un tagad jautājumi, kad uzlika pirmo variantu un rautu ārā, vai defektu akts ir sastādīts, vai beidzot ir eksploatācijas īpašību deklarācija jaunajām pieturām pieejama. Kurš no Rīgas satiksmes un Rīgas domes lēma, ka to sapuvušo variantu tomēr nevajadzētu likt, un kurš veica demontāžu, kurš lika jauno, vai pareizāk sakot, citu pieturvietu, un galvenais, par kādām naudām viss šis cirks notiek un cik ilgi vēl notiks.